Šā gada 7. februārī draudzes jaunā paudze mācītājs Aleksejs Ļeģjājevs sagaidīja Amerikas Savienoto Valstu galvaspilsētā Vašingtonā. Iemesls šim tālajam ceļam bija pēdējā laika neordinārie notikumi. Desmitiem cilvēku ar transparentiem rokās stājās piketā iepretim redakcijai Diena, kas ir viena no lielākajām Latvijas avīzēm. Šo protestu izsauca avīzes žurnālistu bezprecedenta uzbrukumi protestantu draudzē jaunā paudze, kuru avīžnieki uzstājīgi sauc par sektu, bet tās mācītāju salīdzina ar filmu Varoni Šarikovu. Neskaitāmos draudzes apmeklētājus tā sauc par margināliem un pēcpadomju laika krīzes garīgajām atliekām. Pēdējais piliens kristiešu iecietības kausā bija nejēdzīgā karikatūra par Jēzu Kristu un mācītāju Alekseju Ļeģjājevu. Es šo piketu esmu atnācis tāpēc, ka šie raksti, kas tiek rakstīti dienā un šīs karikatūras, aizskar personīgi manu ticību, manus uzskats un manu viedokli par to, kā es dzīvoju, ar ko es dzīvoju un kam es ticu. Es redzot šo karikatūru, kur ir rakstīts virsū Jēzus, un tas ir ļoti liela dieva zaimošana. Un manā skatījumā tas ir pieskarties dieva svētumam. Un tas aizskar ne tikai manu Jēzu, kas mani glāba, bet aizskar personīgi mani kā kristieti. Tikko mēs nodevām vēstuli no mūsu draudzes dienas sekretārei. Diemžēl pats galvenais redaktors neiznāca, bet viss, kas mums bija nododams, mēs nodevām. Kā līdz ar vēstuli no jaunās paudzes tika nodota vēstule no tiesības sarga Amerikas mācītāja Keneta Hačersona. Vēstulē mēs devām divu nedēļu laiku, lai viņi apdomājas un sniedz publisku atvainošanos par mūsu tiesību, mūsu reliģisko brīvību aizskaršanu. 12. februārī ultimāta termiņš beidzās. Mēs tikko iznācām no dienas redakcijas, kur mēs tikāmies ar galvenā redaktora palīgu, kurš pieklājīgi apsolīja īsākajā laikā dot atbildi par to, kāda būs avīzes Diena redakcijas oficiālā atbildes forma. Skaidrs, ka izdevēji necentās aizdomāties par savas izlaistās indes sekām. Lai arī ietekmīgā amerikāņu mācītāja doktora Keneta Hačersona vēstulē tika skaidri pateikts, ka šis jautājums atrodas Starptautisko cilvēktiesību aizsardzības organizāciju kontrolē. Tā mācītājs Aleksejs nonāca Amerikas galvaspilsētas sirdī pēc tam, kad bija saņēmis uzaicinājumu no ASV valsts departamenta reliģisko brīvību nodaļas, kurš arī iestājas par kristīgo vērtību aizsardzību. Mēs šeit esam ieradušies ar vienu mērķi – pievērst ASV vadošo tiesību sargājošo organizāciju uzmanību uz to, kas šodien notiek Latvijā cilvēktiesību un reliģiskās brīvības sfērā. Galvenā problēma ir tā, ka pastāv konflikts starp Latvijas konstitūciju, kas garantē vairākuma interešu aizsardzību, un Eiropas konstitūciju, kur ar visiem saviem spēkiem aizstāv seksuālo minoritāšu intereses. Jau no seniem laikiem pret kristīgām valstīm pastāv morālā vardarbība, bet neskatoties uz demokrātiskajām normām. Eiropiešu dekristianizācija uzņēmusi pilnu gaitu. Brisele jau sen ir nospraudusi sev mērķi par katru cenu visas Eiropas Savienības valstis padarīt par homoseksuālām. Dažas valstis jau ir pakļaujušās bez jebkādas pretestības. Taču citas vēl stāv kā varonīgi bruņinieki, un to skaitā ir arī Latvija. Mēs šeit esam ar vienu mērķi – atrast atbalstu un sapratni, atrast sadarbības partnerus starp vadošajām ASV tiesību sargājošajām organizācijām, kuras varētu palīdzēt Latvijas valdībai nokārtot šo sarežģīto eksāmenu, nepakļauties Eiropas provokācijām un ar godu aizstāvēt vairākuma intereses. Tas nozīmē tradicionālās ģimenes vērtības un kristīgu morāli. Homoseksuālā agresija diemžēl pārsteigusi mūs nesagatavotus. Taču pastāv cerība, ka viss vēl nav zaudēts, un šodien īsā laika periodā mums, visas pasaules kristiešiem, jāapvieno savi spēki,
kā arī resursi, ieskaitot gan garīgos, gan tiesību sargājošos un politiskos. Lai apturētu šo ļaunumu un pierādītu, ka kristieši nav otrās šķiras cilvēki, un tradicionālā ģimene nav pagātnes paliekas. Kad mācītāja Alekseja uzaicināja uz ASV valsts departamentu tikties ar tiesību sargājošo organizāciju pārstāvjiem, viņš nebrauca viens, bet līdzi ņēma savu cīņu biedru, draugu un sadarbības partneri doktoru Kenetu Hutchersonu no Sietlas, kurš savas pēdējās vizītes laikā Latvijā atzīmēja, ka šajā valstī nav viss kārtībā attieksmē pret kristiešiem un kristietību kopumā. Doktors Hutchersons kopā ar mācītāju Alekseju tika uzņemti reliģisko brīvību valsts departamentā, kur doktors pastāstīja par Latvijas pilsētas vizītē gūtajiem iespaidiem, kā arī par savu darbību jaunās paaudzes kristīgajā konferencē. Doktors Hutchersons apstiprināja to, ka Latvija pārvēršas no demokrātiskas valstis par visatļautības valsti, kas nekādi neatbilst mūsdienu starptautiskiem demokrātisko valstu standartiem. Mācītājs Aleksejs sagatavoja ziņojumu ar faktiem par Latvijā pārkāptajām reliģiskajām brīvībām, kurš tiks nodots tālākai izskatīšanai komisijā pirms to iesniegšanas ASV kongresā. Pēc tam delegāciju uzņēma Baltā nama sabiedriski reliģiskās nodaļas vadītājs Džejs Heins. Šai struktūrai ir liela Amerikas administrācijā, un tā darbojas ASV prezidenta tiešā pakļautībā. Šodien mācītājs Aleksejs iepazinās ar unikālu cilvēku, Džeju Heinsu, kurš vada Baltā nama sabiedriski reliģisko organizāciju. Šī organizācija palīdz tām draudzēm, kuras paralēli garīgiem jautājumiem nodarbojas arī ar sabiedrisko darbu. Ar pārunu norisi visas puses bija ļoti apmierinātas. Sveicināta Latvija! Mēs šobrīd atrodamies Baltajā namā kopā ar cilvēktiesību aizsardzības organizācijas vadītāju Džeju Heinsu. Pēdējo stundu laikā Džejam bija saruna ar mācītāju Alekseju un mani. Mēs kopā runājām par to, kā mēs varētu strādāt kopā un kā mēs varētu darboties kopā, lai sasniegtu to, ko nekad nevarētu paveikt strādājot atsevišķi. Mums visiem ir viens Dievs, viena vara un viens svētais gars. Nav nozīmes tam, ka jūs atrodaties Latvijā, bet mēs ASV, jo Dievam nepastāv attālumi. Vai jūs vēlētos ko teikt latviešu tautai? Es vēlētos jūs sveikt un pateikties par darbu, ko jūs darāt, lai stiprinātu ģimeni un Latvijas sabiedrību. Mums ir viens mērķis – apmierināt mūsu sabiedrības lielākās un mazākās vēlmes. Tāpēc tika dibināta šī organizācija, lai palīdzētu ASV valdībai veikt šo darbu daudz efektīvāk. Mēs vēlamies būt jūsu partneri un jums. Es abrīnu mācītāju sadarbību, un mūsu partnerība varētu stiprināt un atbalstīt jūsu vadīto kustību, kā arī veidot draudzīgas attiecības ar latviešu tautu. Tā kā mācītāja Alekseja vizīte ASV bija īsa, Džejs Heins tikšanās noslēgumā piedāvāja nelielu ekskursiju pa Balto namu. Un, protams, ka no tik unikāla piedāvājuma bija neiespējami atteikties. Šī unikālā celtne, kas pazīstama visā pasaulē, Baltais nams, ir celta pirms vairāk nekā 200 gadiem, un tā ir visu Savienoto valstu prezidentu darba rezidence. Starp citu, šī ir pasaulē vienīgā valsts vadītāju rezidence, kura ir atvērta un pieejama plašai sabiedrībai. Vienlaikus tas ir arī muzejs, kurā katra prezidenta ģimene ir atstājusi gabaliņu savas dzīves. Šajā 6 stāvu kompleksā, kas aizņem vairāk nekā 7 hektārus, ir 132 istabas. Galvenā ir dzīvojamā ēka, un šeit atrodas prezidenta apartamenti. Bet rietumu spārnā, kurā notika mācītāja Alekseja ekskursija, atrodas administratīvās telpas. Ievērojama Baltā nama vieta ir akmens plāksnē iegravētie prezidenta Adamsa vārdi, lai zem šī jumta valda tikai godīgi un gudri cilvēki.